Atkārtotas invaliditātes apliecības saņemšana. Ja tava invaliditātes apliecība ir bojāta, nozaudēta, beidzies derīguma termiņš vai tev mainījušies personas dati, tu vari saņemt jaunu invaliditātes apliecību. Atkārtotas invaliditātes apliecības saņemšanai var pieteikties vairākos veidos. Portālā latvija.gov.lv atkārtota invaliditātes apliecības izsniegšana. Ja apliecībai beidzies derīguma termiņš, e-pakalpojums nav pieejams. E-adresē, klātienē jebkurā komisijas nodaļā, e-pastā pasts@vdeavk.gov.lv, pa pastu uz jebkuru komisijas nodaļu. Dokumentu iesniegšanas kārtība klātienē. Iesniedz iesniegumu jebkurā komisijas nodaļā. Fotogrāfija apliecības saņemšanai nav nepieciešama. Atjaunotā apliecība tiks izgatavota 15 minūšu laikā. Dokumentu iesniegšanas kārtība pa pastu. Nosūti brīvas formas iesniegumu uz jebkuru komisijas nodaļu. Tev iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, saziņas veids, tālrunis vai e-pasts, iemesls atkārtotas apliecības pieprasīšanai, adrese, kur nosūtīt apliecību, ja iespējams, iesniegumam pievieno iepriekš izsniegto invaliditātes apliecību. Fotogrāfija apliecības saņemšanai nav nepieciešama. Atjaunotā apliecība tiek sagatavota un nosūtīta uz iesniegumā norādīto adresi. Dokumentu iesniegšanas kārtība e-pastā. Nosūti brīvas formas iesniegumu e-pastā pasts@vdeavk.gov.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Tev iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, saziņas veids, tālrunis vai e-pasts, iemesls atkārtotas apliecības pieprasīšanai, adrese, kur nosūtīt apliecību. Atjaunotā apliecība tiek sagatavota un nosūtīta uz iesniegumā norādīto adresi. Svarīgi atcerēties! Atkārtotu invaliditātes apliecību izsniedz, ja ir spēkā lēmums par invaliditāti. Ja noteiktās invaliditātes termiņš tuvojas beigām, tev saulēcīgi jāiesniedz jauni dokumenti invaliditātes ekspertīzes veikšanai. Jaunu invaliditātes apliecību izsniedz tikai pēc lēmuma pieņemšanas par invaliditātes noteikšanu. Jautājumu gadījumā raksti konsultācijas@vdeavk.gov.lv vai zvani 67 614 885. Iekļaujoši, atbalstoši, būt kopsolī.